Ko jūs saprāt, vai jūs sapraucat? Jūs zināt, kur jūs sapraucat? Uz kurien jūs sapraucat? Uz domu laukumu. Ko mēs šeit atbraucām skatīties? Varkārši atceries Malāks, paskatīt. Neviens vēl nebija, tad jā. Tik daudz gadu cilvēku kā ir. Jūs tad vispār nebijāt. Jūs tagad kā 10, ne 8, 9, 10 gadi, jā. Bet jūs noteikti visi stāvētu, ja vajadzētu Latviju aizstāvēt. Protams. Lūdzu. Kā jums ir mācībās? Vai tas ir jautājums, ko drīkst uzdot? Izveidojās Latvijas Tautas fronte, tā uzreiz uzvedās Interfronte, atceraties. Nav kaut kādas provokācijas taisnības. Vēl tagad aizmēmē. Priekšnieks aizliedz. Ko aizliedz? Aizliedz Tautas fronte. Kas aizliedz? Kas ko var aizliedz? Neviens nevar aizliedz. Pagaidām, neirīt. Un tad Godmanis, Ilāns Godmanis izskrēja laukā, ka ministrs padoms, toreiz bija ministrs padoms, augstākā padoma, es biju pa kurjeri. 13. janvārī man norīkoja Georgs Maizlis, īpašo vienības, vietniecīgo vienības komandieris, un viņš man norīkoja, man sauc Jānis Kupīts, norīkoja man pa kurjeri. Jo tad jau telefonu mobīlē nebija nekāda mobilā telefona, nebija kaut kāds, mums arī bija kaut kāda dažas rācijas, bet rācijas pārtēra militārie, padomu armijas militārās vienības un sakarnieki. Nu tad mani viņš norīkoja pa kurjeri, es pazinu to, tad no augstākās padomus, tad viņš bija jālabo uz ministru padomu, un tad uz krastmūtu, un saviem pazīstamiem zēļiem. Un Dainis Ņēģeris tajā laikā pateica, visiem devā svētību. Katrai visas Latvijas lauktehnikas vienībām, kam ir pārvaldes, bija katrā rajonā bija sava lauktehnikas pārvalde. Deva brīvu vēlmi pašiem. Brauciet uz Rīgu un dariet, kas jums jādara, un esiet. Un Godmanis bļaustījās, es jau izgāju laukā uz ielas, nebūs nekādas barikādas. Nu, es tā, un kāpēc, ja nebūtu mēs no laukiem braukuši savām lauku tehnikas mašīnām, lieliem traktoriem, lieliem kravām, meža vīri no mežsaimniecībām, ar baļķu kravām pie ministru padomus, un te veduši bloķus tās, betona bloķus, tās pamatblokus un visu sataisīt. Laucinieki būtu, lauku ļaudis, lauku tehnikas visu. Ko pilsētnieki būtu izdarījuši, tie staigā ar austrumas sīstas. Jo es negribu nokļūt arī tos. Bet vislielākais nopelns jau te ir lauku iedzīvotāji, lauku ļaudī, lauku. Bet šodien ņem un izplatina. Lielākais noziegums, es uzrakstīju, ka ir noticis visus šos pēdējos gadus grupēdi noziegums ar iepriekšēju noziegums. Cukurfabrikas nolikvidēja, visu nolikvidēja. Vefiņu, vai ne šo svarīgo uzņēmumu nolikvidēt to. Tas nav noziegums. Bet tad, lūk, nebūs valsts uzņēmumu, nebūs nekāda valsts uzņēmuma, būs akcijas sabiedrības. Akcijas sabiedrības sasolēsies prātīgi veči, pēdiņas prātīgi. Un izkombinēt akcijas sabiedrība. No sākuma bija privatizējama akcijas, tad privatizējamais objekts pazuda tas vārds. Palika tikai akcijas sabiedrība. Un tad varēja izveidot akcijas sabiedrības, savus valdes priekšsēdētājus, un valde sanāca kopā, izlēma un vienojās savā starpā, valdes priekšsēdētāji pilnvaroja veikt tādus un tādus darījumus. Gan materiālos, gan finansiālos, gan tehniskos un darījumus.
Es strādāju, kad Ļoti līdzīgi, bet vairāk kā par to noslēmu. Un tas, ka jūs esat šodien šeit, jums kaut kā pirms tam vajadzēja gatavoties, ko uzzināt, jo te jau arī Doma laukumā bija tie visi ugunskurs. Bet kā mums pateica to instruktoru klīniku, apmēram skolā, ko zinām, to mēs zinām. No kurienes pats tu esi gūtis visvairāk informācijas par bodyguardiem? Jūs skaties kaut kāds video internetā vai grāmatās vai fotogrāfijas? Jā, bet jums jau tas turās, ka tomēr, faktiski tiekas visu tajā laikā, bet viņš jau pamazām sāk izmaina viņu. Kas bija pēc tam? Tagad uz mani lūdzu. Iezieties, pietupies lūdzu. Agrīgi nāc priekšā, tu esi īsāks. Priekšā, lai jūs tā redzētu. Tā, lai jūs redzat fotā. Kārtīgi visu var redzēt. Tā, Rēri, atnāc šeit, jā. Ja salīdzina ar Ukrainu tagad, bija daudz provokātoru, kas gribēja uzkurināt tādu pašu ugunskuru arī Latvijā. Būtu daudz vairāk, tomēr saprāts vinnēja. Jā, process līdzina zaug. Tas viss periods. Tas katrs savā vietā, katrs savā spriedzē darīja visu. Es tā domāju, no PSRS deputātiem līdz zemākiem deputātiem, plus viss tautas variācija, jo daudz tie atslēgas punkti bija tik daudz, kurus mēs visus pa bišķim pieveicam un principā tas bija liels maratons, kurā maratonā arī mēs iegūtu. Galvenais nepakļauties provokācijām, tas ir ļoti būtiski. Pārāk radikāli. Ja pati sabiedrība nedrīkst. Ja normāli sabiedrība saliedēt, tad nekas nevar notikt. Tas ir 100%. Tikko rodas kaut kādi radikālāki. Skatās, es uzskatu, ka tā arī policija būties. Tā kā man ir tāda pieredze, vienkārši, tas tāds pavisam it kā necīņu, jā, bet atmosfēra tāda tajā laikā. Protams, notika provokātoru ķeršana, toreiz vienu noķēra pie spieļa. Вот я тоже не знаю, тоже пошла у традиции. Что?